konkursos un projektos. Kopā ar saviem skolēniem un kolēģiem pastāvīgi piedalāmies pasākumos, kas saistīti ar skolas un pilsētas, dabas un vēsturisko objektu izzināšanu un izkopšanu. Viens no projektiem tika realizēts kopā ar labdarības organizāciju Labie darbi, kurā mēs piedalījāmies kā visdraudzīgākā klasē. Projektā mēs gribam atpūsties, kopā ar klasi tika pilnveidota skolas sporta materiālā bāze. Vēl viens īs, bet spožs mirklis bija līdzdalība Lietuvas un Latvijas starptautiskā projekta Divas valodas, divas iespējas. Šovasar Daugavpils centra vidusskolas sākumskolas skolēnu komanda piedalījās Latvijas konkursā Draugs podā. Mani skolēni piedaloties šajā projektā iemācījās sekot līdzi kartupeļa augšanas procesam un dokumentēt to, kā arī apstrādāt, ielādēt fotogrāfijas, tātad no visām pusēm pētīt kartupeļus. Kopš pagājušā gada skolas komanda piedalās starptautiskajā projektā Comenius par endemiem jeb vietējiem augiem. Projekta ietvaros mūsu skolēni pēti un pavairo aizsargājumus augus, apkopo informāciju par Latvijas un citu valstu izglītību, kultūru, tradīcijām un valodām. Manuprāt, dalība šajā projekta deva daudzus iegūmus gan skolēniem, gan pilsētei, gan valstī kopumā. Jo projekta ietvaros tika pilnveidota skolas materiāla bāze, notika starptautiskas konferences, filmēti un sistematizēti daudzveidīgi materiāli, kas saistīti ar Latvijas un citu valstu kultūru un vidi. Paldies par uzmanību!